Šajā YouTube sērijā būs BMW apkopojums. Es pat teiktu labākie no labākiem BMW, kas mums ir placī. Kosmos! Es pat teiktu, izskatās kā M5, ne? Tā kā, ja tev nepatīk BMW vai ritīgi riebjās, es tev ieteiktu pārslēgt šo kanālu, sēriju, seriālu, nezinu, TV, sauc viņu kā grib, jo tu esi YouTube kanālā pie auto2000.lv un šodien mums ir ritīgs eksperts, nu nereāls eksperts, kas pa BMW ir guru, es pat teiktu. Tukuma rajonā viennozīmīgi es pat nebaidos un saku arī Latvijā. Jo, ja kāda elektronikas problēma ir un vai kaut kas ir saistībā ar BMW, ko Džek nevar atrasināt, viņš to var. Tas ir mūsu Kārlis. Kā jau minēja, labākais BMW guru un tā es varētu teikt vispār. Saki, kā domā? Man liekas, ka tu esi daudz zinošs par BMW tieši elektronikām, visām BMW featurām, jo ir bijuši, man liekas, tādas situācijas, ko centrs raus plecus un tu māk atrasināt, tāpēc, man liekas, vajadzēja tevi tā pieteikt. Tas ir Kārlīts, es saku tiešām un nekaunos BMW guru. Ar ko sāksim? Mēs šodien esam apkopojuši vairākus BMW. Mums aiz muguras ir paša Kārlīša BMW. Nelielam ieskatam jau skatos, ka tas ir elektro i4 M50. Pārējie mums ir 5. sērijas 540i, 840D, tāda ir Piķorka 500 pielabo Artur 535i benzīns, manuāls, tad ir Fs vienkārši Fs Empaka 535D un jā, tad ir Kārlīša. Ja mēs sākām jau pa Kārlīša mašīnu runāt, tad gribu piebilst, viņš, starp citu, pie mums Auto 2000 mājaslapā aizpildīja pieteikumu un gribēja pasūtīt auto. Kāpēc teica, ka gribēja? Mēs viņam sākām aktīvi meklēt tieši i4, vai tev bija variants uz iX, tas ir žipēdīgs elektro. Beigās Kārlītam sanāca tāds stāsts, kad atrada pats izdevīgu variantu un iegādājos tur. Bet kāpēc es to visu aizsāku? Viņam bija pirms tam 7. sērijas BMW, vispār BMW fans, BMW servisnieks, bet es nezinu kā, kas sagrozījās, un viņš iekāpa, atstāja mums 7. sērijas BMW placī un iekāpa A6, kas starp citu vēl ir mūsu placī. Te uzliksim, parādīsim. Ļoti laba mašīna, bet piedodiet, es esmu bembists. Vot, un es tāpēc gribēju jautāt. Iespējas zīmēs, kas notika, kāpēc tā apgriezās, ja visu laiku BMW un pēkšņi Audi un A6? Pirmām kārtām gribēju pārdot 7. sēriju Sēmeri. Vienkārši bija nobraukt 3 gadi, kaut ko jaunu, citu gribās. Labi, paņemsim. Meklēju, gribēju G sēriju 5. Tajā laikā nekas labs nebija, bija lieli nobraukumi, visādas problēmas un tā tālāk. Jūs iedevāt A6 izbraukt. Vajadzēja salabot kaut kādas mazas nianses, izbraucu, tīri labi patikās visas jaunās tehnoloģijas, šitie CarPlay un tā tālāk. Iedevu sievai izbraukt, viņa jau arī diezgan skeptiski uz Audi. Izbraucām, patika, nācu un piedāvāju savu variantu. Tā kā pabrauc. Variants bija labs, un cik tu ilgi beigās pabrauc? Gadu, precīzi gadu. Precīzi gadu, bet ko es gribēju ar to teikt? Viņš mums atpakaļ pārdeva to A6, jo atrada šo variantu, un šo variantu, es sapratu, nevarēja laist garām, tev vajadzēja ātri tikt, ja tā var teikt, vaļā no A6, kur es domāju, tev ļoti labs darījums bija ar mums, un viņš iegādājas i4 M50. Pirmkārt, neaizbraucu ar to mašīnu. Izskatās parastā 4. sērija, salons iekšā kosmos. M-beņķi. Varbūt piecelsimies, apiesim riņķi. Varam, droši. Krāsa, manuprāt, ļoti labi izvēle. Bembistiem šitā krāsa patīk, lāzeru gaismas. M50, nezinu, Kārlīt, cik ir daudz jauda, saka.
Zirgos vai izjūtās? Izjūtās noteikti tā. Zirgos ir 550, 545 precīzi. Un, labi, pirms tam tu esi braucis tikai ar dīzeļiem vai ar kādiem benzīniem? Man pašam ir kabriolets, 135. benzīns, Jā, kas iet labi. Tad man ir vecs E9, jā. kurš ir 73. gada arī benzīns. Un tie abi vēl ir. Tie abi vēl ir, jā. Un tiem zirgspēki plus mīnus. Gan jau tas atčipo. Starp citu, viņš arī čipo. Ja vajag uzčipot autiņus, viņš čipo. Mazā reklāmas pauze. Jā. Kabrioletam ir ap kaut kādiem 420. Nu, tam vecajam ir 215. Nu, vot, un tagad tu no benzīniem un dīzeļiem, kur bija tas, kad man vajag elektro? Pirmām kārtām bija tas, ka mēs pārcēlāmies dzīvot uz laukiem drusciņi. Nu, mums ir 30 km līdz Tukumam. Okay, respektīvi, sievai ir jābraukā katru dienu uz Tukumu. Un visekonomiskākais, vislabākais variants ir elektroauto. Bet ir baterijas mājā? Saules? Nē, pagaidām nav. Bet arī bez visa tā, mēs tagad esam nobraukuši pa mēnesi 3000 kaut kādus kilometru. Man pa to mēnesi rēķins bija 230 eiro. No, tā kā pareiķināt, noteikti Sanāk, benzīnā kabrioletā nevar tik tur lēti būtu izbraukt. 0 klāt gandrīz, gluži nē, bet jā. Un 550 zirgi ar 3 eiro 100 km. Nu, un tagad visi drausmīgi vienmēr nebaidīšos teikt. Elektroaparāts. Tagad tu kā BMW guru saki, kāds ir tavs domas pozitīvs, plusi, mīnusi? Latvijas apstākļiem ideāla mašīna. Ja Latvijā nobrauc, nezinu, vidēji dienā pat, ja līdz 200 km, pilnīgi pietiek. Pat tagad šajos laikapstākļos ir parasti lādēju uz 80%. Nu, lai taupītu bateriju, nelādēju uz 100, 300, 290 km. Reāli. Tesla, man liekas, pat iesaka lādēt līdz 80. Jā, šitam arī iesaka līdz 80, vai ne? Un ir 280 km. Plus mīnus 20, reāli no dzīves. Nav tā, ka rāda 280, un pēc tam iznāk 150. Rekur uzlādēju svētdien vakarā, var apskatīties. Skatās. Ir 37% vēl, un cik tur rāda 100 kaut kādas cik kilometrus. Bet dizains ļoti simpātiska mašīna, no aizmugurs, no priekšas. Salons, vēlreiz parādam beņķus, es jau zinu, kad jūs jau nedaudz redzējāt, bet nu kas pa beņķiem? Kāds sajūtas tādos beņķos? Krēsli ļoti ērti, forši. Kas man vienīgi pietrūks no Audi, ir masāža. Jā? Jā. Tu jau pieradi pie masāžas? Pieradi pie masāža. Jo, nu, iespaidīgi. Stūri pāršu vai bija jau tādi? Nē, bija viss tur. Forši, diedziņi. Paigie. Kristāla kloķis nāk šitādiem vai nē? Nē, es redzējis. Okay. Un komplektācija labi, skatos elektrības, Emmi, Harman, Kardani, elektrības ar atviņām. Es pat nezinu, es skatījos. Varbūt stūrs apsildi vai nenāk šitā? Bet man liekas, ka nenāk. Okay. Varbūt, kad ir, tad tā ir vienīgā opcija, kas trūkst, jo es skatījos, man šķiet, kad es baigi neko neatradu, kas baigi trūkt no opcijām. Vienīgā lieta, kas nav. Softs? Nu labi, softs nav, bet 4. sērija nenāk. Jā, es domāju. 2022. gadā, kad viņi ražoja, bija Covid. Un tajā laikā bija trūkums visām elektroierīcēm un vispārējo. Un tāpēc BMW uztaisīja speciālu opciju, ka viņi izņem ārā, lai attaisītu bagāžnieku šito. Jo viņiem vienkārši nebija elektroierīces, ko tajā brīdī ielikt. Viņi ir ielikuši tur vienkārši kastīti, jo tajā brīdī nebija ko ielikt. Un vajadzēja atdot klientam mašīnu, un tā ir vienīgā opcija, kas tā kā nav. Man vienmēr Vācu laukos, mums ir cita filiāla Vācu laukos, arī varat ieskatīties mājaslapā, tur ir sadaļa Vācijā autiņi, un tur jūs varat apskatīties. Man Vācu laukos prasa vienmēr pa ID3, ID4, mums ir arī e-tron, vai ir nevis autonomā apsilde, bet vai ir priekšapsilde. Šitam ir priekšapsilde. Jā. Ko tā priekšapsilde dod? Man tur komentētāji TikTokos dikti sarakstīja, uzsilde jau bateriju. Es godīgi bez tās priekšapsildes pabraucot no šejienes līdz turienē 10 metrus, mašīna pat ir silta, karsta un priekš kam vēl kaut kādu papildus priekšapsildi? Nu, primāri priekšapsilde ir tad, ja tu gribi lādēt superātrajās uzlādēs, tad šai mašīnai, piemēram, jau pēc navigācijas, ja tu redzi, ka tu ieķiksies, ka gribi tur lādēties, viņi 15 km pirms tās uzlādes uzsildīs bateriju, lai viņa ātri var paņemt iekšā. Ja viņa būs augsta, būs lēnāks uzlādes ātrums, un līdz ar to tas ir tas primārais. Tas ir pa uzlāda kaut kāds ir, vai tad elektroauto, ja es tagad piedarbinu, man ir Webasto, es pabraucu 20 metrus, un tagad pēc 5 minūtēm es izlēmu spiest gāzi līdz galam. Var sačakarēt kaut ko? Nē.
Nu, tad priekš kam jums vajag to priekš ap sildu? Nu. Jā, bet lielākajai daļai jauno mašīnu tagad ir siltumsūkņi, jo pašām Nu, tā ir tā siltumsūkņa, pa ko es tā priekš ap sildu. Jā, jo pašā sākumā bija mašīnas, kurām bija vienkārši ar elektrību sildīja salonu. Tas ir ļoti neekonomiski, tāpēc arī visām viņām tie range no 300 km pēkšņi nokrīt uz 150, jo tu iztērē 20 kW, lai piedzītu salonā siltumu. Šī gadījumā tas siltumsūknis ir kaut kādas 4 reizes ekonomiskāks, līdz ar to bateriju tērē mazāk, un tas siltums ir uzreiz. Ir aplikācija, kurā, piemēram, tu vari uzlikt 7 no rīta jau, lai mašīna būtu silta, iekāp viņa ir silta, vai tu vari iet pa ielu, piemēram, beidz staigāt pa Vecrīgu, labi ej uz mašīnu, uzspied, lai sāk sildīties, viņa jau iekāp ir silta. Ir aplikācija, tu vari uzslēgt, atslēgt mašīnu, uztaurēt. Tāpēc mēs aicinām BMW eksperts, jo pie mums ir Robs un Kalvīts ļoti labi BMW eksperti, bet šitas iedod tādu odziņu ķersīt. Man liekas jābrauc testdrivā, ne? Tu jau man sakārdināji, davai, paskatīsimies, cik ir liela jauda. Mēģinam testdrivu. Pirmais, kas Kārlīt ir, ka iekāp iekšā. Pirmkārt, mēs izblīts braucam, Kārlīts arī ir īsiņš arī. Starp citu, īsiņ, tev ir fanes, es teiktu tā. Es biju pie vienām dāmām, viņas teica, biezāk Artūra tajās autobēs, ne, nopietni, bez melošanas. Mēs pie loģistikas, pie mūsējās, kas mums piegādā. Biezāk Artūra, viņš ļoti interesants. Jā, nopietni. Kura tā? Abas divas dāmas teica. Pagad, kur? Rīgā? Jā. Pirmais ir tas, kad baigi kā piekšā logu nolaidos. Jā. Kāpēc tā? Šim ir speciāla funkcija tāda, ka jo augstāks ir ārā, jo tie logi nolaižās vairāk uz leju. Tā doma ir tāda, lai notīrītu sniegu. Okay. Bet nav tā, ka iekrist sniegs iekšā? Nē. Mums ir X-drives, protams, ja? Jā. Viņi nāc būt pakaļspiedziņas arī? Jā, tie, kas ir 40, tie ar 326 zirgiem, tie ir pakaļpiedziņi tikai. Nu, es teiktu, motoru jau nedzird. Nu, baigi. Kā pats pieradi, apradi? Jā, es esmu pieredzis, un tagad liekas iekāpjot kaut kādā dīzeļu mašīnā, Kas ka viņa neiet, viņa tik briesmīgi skaļa un tā tālāk. Jo, nu, tie pirmie jau uzrāvieni pa elektroautiņiem ir nereāli. Jā. Nereāli. Nu, mēģināsim arī, jā. Tu gribi uzreiz, vai tā ir iesildīšanās? Ar iesildīšanās. Nē, jo šitais ir standarts ar Komforts, 450 zirgiem. Komfortā. Jā. Okay. Vū! Nereāli! Līdz 90. Kosmos, cik te pagāja sekundi? Pirmkārt, cik ir līdz 100? 3,7, man liekas, jā. Es nemelošu, likās, ka paceļās punkts. Bet es pat nepiespiedu, man liekas, kickdown. Tā var būt. Tagad kur es uzlikšu tev pilno. Kaut kāds troksnīts bija šķiet, tipā uzlikts arī, jā? Jā, bet dzird točni troksnīts. Jā. Es nezinu, vai jūs dzirdat, bet... Crazy! 95! Mēs nepārkāpjam noteikums. Jā, baigi ātri aizlidoja, ne? Jā. Es jau esmu pieredzis. Baigi. Tev jau, nu jā, kas vispār būs tev nākamais? Es jau saku, man bail iekāpt kaut kādā M4 vai M5, jo man liksies, ka nekāda izmaiņa jā, nav. Jo kas var pārsteigt uz pirmo tādu uzrāmu? Es gribētu arī noteikti savus kolēģis dzirdēt šajā. Kalvī tev visvairāk. Jā, rāviens labs. Bet aizmugurē jūta? Jūt, jā. Tāds normāls pūtiens. Nu, tu esi braucis ar M-iem, visādiem saki, kā ir ar šo? Šitas nav pats jaudīgais, ko esi braucis, bet ļoti jaudīgs. Īsmā pat iX, elektro. Viņš ir krietni smagāks, bet pēc sajūtām ļoti līdzīgi. Es pat nezinu, kā tas var būt. Varbūt sen nav braukts, bet tā pēc sajūtām. Viņiem jau elektromotori un viss ir vienāds. Arī svars viņiem atšķirās, man liekas, pa 100 kg. Tāpēc, jā. Bet viņš vienkārši liekas tāds uzpūstāks un milzīgāks, bet šim arī pilna masa ir 2-300. Nav iebildumu džek līdz Ventspilī apgriezīsies. Un tie režīmiem, tur mainās skaņas. Viss tur var mainīt, gan smaržu, gan vispārējo. Salonā, tā kā interesanti, baigā nākotnes mašīna. Nu, Arči, ko tu? Nu, man nav komentāru, es toreiz izbraucu ar viņu, kosmos tiešām. Tas pirmais rāviens, tas nav tā kā braukt ar dīzeli vai benzīnu, jo
Viņš uzreiz no sitiena, piespied un ir. Tas man patikās. Kad ar šo tiešām nav jābādies, vai tu apdzīs, vai tu neapdzīs. Jo, wow, tiešām wow. Kalī, tu negribi izgāzt arī? Nē. Tas ne? Tāds ceļš nav man mašīna. Zini kā, jo man ritīgi gribās zināt tavu viedokli, jo tu esi braucis ar visādiem mēmiem, tiešām, vai tev šitas pārsteigt uz uzrāvienu vai nē? Moska samaināmies, interesi pēc. Jāsaprot, ka mēs esam 4 džeki mašīnā, kas arī jā, vēl ir svars. Ir 70, nevienam te nav kilogramu. Moska kāds 65. Ko es esmu braucis, ir GT e-trons. Tur ir skatīsimies GT e-trons var pārspēt, vai nē? starp citu viņiem labas cenas. Bet jā. Es nezinu, kāpēc, bet man gribējās, lai Kalvīts apskatās, kā ir. Jā. Es esmu pārsteigts. Pārsteigts. Zināju, kad iet, bet tā. Visiem Teslas faniem. Tā Tesla gan es neesmu braucis, pat tā pašu lētāko. Godīgi teikšu, tā Tesla izskatās no ārpuses ok, bet no iekšā es nezinu jūs domas, Džek, bet man liekas Žigulim un pārvalkam. Ko izdarīt? Launch control apstājies. Žiguls ar pārvalku salonā. Ar otru kāju tur bremzi. Piespied grīdā. Nē, To kur kāju piespied bremzi? Tā tur ir bremzi, pilna gāzi. Pilna tagad? Jā, parādīsies launch control. Vai ladziļā. Kosmos! Godīgi pretestība, tagad turos beņķī, rītīgi pretestība. Reku, Nē, to krēslu uzlēja, ne? Nu tagad tavas domas. Launch control gan nebija braucis. Es godīgi no visu spēku krēlēm turējos. Spēks man ir daudz. Jā. Nav nekas jāuzslēdz. Nē, nav tā kā benzīniekiem, ka tur ir briesmīgi jāsaslēdzās. Jā, te ieslēdz sporta režīmu plus, vai ne, un parādās karodziņš un šau vaļā. Karodziņš starts. Jā. Jā, Ir pavisam savādāk. Tā. Jā. Viņam ir tas ikonika sounds, kas viņiem skan tikai tumbiņās, bet iekšā jā ir tāda citādāk. Šitam arī nestāja kā iekšdēt zinējumi noteikti. ko tu, Kalvī, tikai brauc uz 60, tu vari braukt daudz ātrāk. Jā. Pa šosei 65, gan. 68. Bet tā ir pirmās nedēļas, 2 kaut kādas gribās tev patrakot, pēc tam tu ieslēdz rekur Eko Pro režīmā. Tu to kaut kādā baterija nobrauks. Nē, es īstenībā kopš braucu, es nevienu reizi neesmu štukojis, bļins aizbraukšu, neaizbraukšu vai kaut ko tādu. Vienmēr ir pilnīgi pieticis. Rīga šurp apakaļ no Tukuma brīvi, ja? Brīvi tur. Cik kilometrus var nobraukt? Es, kad lādēju 100%, mēs bijām pirms Ziemassvētkiem uz Inču kalnu aizbraukuši. Pielādēju 100%, aizbraucu Inču kalnu prom atpakaļ, vēl par Rīgu izbraucām. Atbrauc atpakaļ, man 32% palikās vēl. Tie ir 100 km kaut kādi pāri. Tā kā ceļš prom atpakaļ bija mēram 250, tad, 360 ir tagad ziemā. Vasarā es pieņemu, ka būs ap 450. Pietiek. Latvijas apstākļos pietiek, ja tu mājās var lādēt no 3 fāzu lādētāji. Pilna baterija no 20% līdz 80 uzlādējās 5 stundās apmēram. Es te klausos ar muti vaļā un teikšu atklāt, ja mēs tad bijām sērijas sākumā domājuši, wow, mēs tur filmēsim vairākas BMW un parādīsim, pagaidām šitā sērija izskatās, ka iet uz I450. Ko tu teiks, Artur? Nav vārdu. Arts tumsiņā, nav vārdu. Jūs neredzat Arts, tāpēc, ka kamera viena šoreiz, bet nekas. Es esmu ar viņu kopā. Niks. Ko teici, Kārlīt? Jā. Ko es Kalvīt. Atvainot. Tas te Kārlīts Kalvīts. Viss jau forši elektromašīna, automāts, viss, bet iedomājies, mums tur stāv 535. manuāls. Vot. Tur jāizbrauc būs tev. It kā tās emocijas, un šitas tiešām jaudīga mašīna, bet kad iekāp tādā ar ručku vēl, tur cits budžets vispār autā. Mēģinām nākamo autiņu. Davai, jā. Kuru? Iesim pa gadiem uz vecākiem vai kā? Pa nākamo ko?
Izvēlies. Nu, šitas baigais aparāts. Jā. Bet Ejam pie vecās klasikas. vecā klasika 535. ručka, bet lai ir ručka pasils, jo man liekas, ar to būs interesanti. 540. benzīns, arī izskatīgs autiņš, varam apskatīties. Arī rūts iespaidīgi, es pateiktu, izskatās kā M5, ne? Neliekas? Mazais M5. Mazais brēčs kā M5. Nu, ļoti stilīgs aparāts, ļoti labi cenā, nobraukums arī. Var apskatīties mājaslapā, ja video ir iznācis un viņš nav, tad piedod, atvaino, viņš ir pārdots. Jo tiešām interesējās par šo autiņu ļoti daudz cilvēku. Nu, apējam vēl vienu riņķīti. Es zinu, ka mēs filmējam, bet nu, apskatieties, lukturi, bumperīts, viss. Šitas jau ir uzlikts, ne? M-performance, jā. M-performance uzlikts. Nekas. Diski skaisti, saloniņš. Ļoti labs. Kas man personīgi patīk? Displejs Alpina. Nu, vot šitos displejus var saprogrammēt, pārprogrammēt, uztaisīt, ko tu tur gribi, ne? Jā. Nu jā, tu vari tur krāsas un Nu, pa kompīšiem, cik šitam ir stokā zirgi, kaulītes, ir rakstīts 340. Jā. Tu esi čipotājs, arī labs meistars, ko saka, cik var uzčipot šitā. Standarta dzinēji bez nekādām tur modifikācijām ar katalizatoriem un vispārējo, 500 zirgiem tur nevajadzētu būt pilnīgi nekādām problēmām. Bet- Protams, ir jāskatās, cik viņš ir nobraukts un dzīvs. Benzīna dzinējs ir labi čipot, nav labi čipot. Laikam labāk čipojas nekā dīzeļi, ne? Jaudas ziņā, jā. Nu, Bet resursu ziņā? Resursu ziņā jautājums. Nu, šie B58 dzinēji ir mūsdienu 2JZ, kas ar dzinējiem ņemās, tie zina, kas ir 2JZ motori, vai ne, tad viņš ir ļoti izturīgs un potenciāls viņam ir ļoti milzīgs. Kāds mums bija JZ motors tam video, ko mēs uzfilmējām M340 tīko uz pasūtījumu tu atradi klientai. Un tad kliente vēl mums piemet uz pasūtījumu Mersi, kas būs nākamajā video, ko mēs jums parādīsim. Tas būs wow, kas pa Mersi. Pilnīgi nullīte Mersis. Auto 2000 nākamajā video pērk pilnīgi nullīti Mersi. Kādu un pa cik un kur, to jūs skatieties nākamajā sērijā. Bet tai meitenei, ko rādījām iepriekšējā, vēl iepriekšējā, vēl sērijā, kāds viņai bija motorkods, nezinu? Gals nepateikt. Arī 340, ne? 340, bet G3. M340, B58. tas ir labs zinājums. Tas pats, jā. To sakot, kad varbūt griezt tā, kad līdz vēmieniem. Jā, nu šis jau tas pats. Un šis ir tas pats zinājums. BMW jau neražo jaunus dzinējus. Tad tā, Nu, katram tad modelim. tā arī ir laikam. Kalvīti modinātais 6 jau mājās jābrauc. Ai. Nu, tad mēģinam izlaist ar šo. Davai. Mēs esam iekšā Operātors 540. pārņem vadību. Un Kalvīts saka, ka nav viņš X-drives un ka jābrauc prātīgi. Mēs izbrauksim pavisam maz līkumiņu, lai es pēc tam salīdzinātu, kā ir ar elektroauto. Jā, pavisam prātīgi jābrauc. Ziemassrieps, protams, ir. Par to vispār neiet runas. Esot arī interesants tonis. No vispār, ieteikt šitādi cilvēkiem pirkt ķipē. Es domāju, ka jā. Šis ir jauns mūsdienu dzinējs. Nezinu, vai daudz zina vai nezinu. Pat Mercedes ir nopircis BMW motoru un liks savos Mercedesos. Tas gan ir 2-litrīgs. B48, kas ir 4 cilindri. Un ļoti pateicīgs, labs dzinējs. Pirmajiem tur bija problēmas ar eļas sūkņiem, ar plasmas spiedziņu. Tur kaut Otraku džeki ir viss izpīpējuši, izlabojuši, jā? Jā, bet tagad Uztaisījuši jaunajiem ir labi. izlabojuši, ir uztaisījuši labu eļas sūkni. Diži citu baigo problēmu nav. Kad vispār BMW tie labākie gadi uz rezerves daļām un uz visu bija tie zaļie gadi, traknie gadi, 8., 9. gads, 7. Kā tu domā, labi servisiem vai klientam? Nu, tā kā. Klientam, lai nav jādomā vairāk par servisu. Man liekas, tas bija patērētājiem vislabākie gadi bija tas pats, no dzinēja viedokļa. Jā. Bija E60, kas bija M57. Tur bija, teiksim, ja tā var rupi teikt, tad netaisīja vēl sūdus. Jā, tad bija M54, vai ne, dzinēja benzīnieki, ja interesē. Un viņš iet arī. Iet arī, jā, bet Kristapam arī nedaudz bail, jo pakaļ piedziņa baigi gāzēties negribas. Jā, bet tie gadi bija vislabākie, bet tagad lēnām
vismaz saka, ka šis dzinējs ir atkal tāds viens no labākajiem. Bet primāri visa problēma, un tas nav tikai BMW, tas ir visiem, visi joki slēpjās apkopēs. Nu, tā kā eļas maiņās. Okay, Jo jaunie visi tie nosacījumi, bet tā kā dealer inspection, angļu valodā saucot, ir pa 30-40 tūkstoši kilometriem. Nu, un tad tik līdz beidzās garantija, tā arī tur beidzās dzinējs. Daudziem pat nesagaida garantijas beigas. Bet, domā, tie cilvēki, arī es nerunāju par latviešiem. Latvieši lielākoties, man liekas, visi maina pie tiem 10 000, vismaz lielākā daļa. Jā. Bet, domā, arī ārzemju cilvēkiem, pieņemsim arī to Vāciju, viņš saprot to, ka no tos 30 000 nevajadzētu braukt, vajadzētu mazāk braukt un mainīt ātrāk to eļu, ne? Nu, teikšu, ka ir nesaprot. Es strādājot ar cilvēkiem servisā, es sapratu, ka, un arī varbūt nav jāsaprot, bet ir cilvēki, kuri absolūti neko nesaprot no mašīnām, tā, ka pat viņš labākajā gadījumā zina, kur ir logu šķidrums jāielej. Un, ja viņam ir dīlers noteicis tos 30-40 tūkstoši, viņš tā arī darīs. Jo dīlers tā teica, tas ir tos pats, kas skolotāji teica, un tā jādara. Ja? Tieši tā. Jo skolotāji ir pareizais viedoklis. Jā. Jo man personīgi tēvam ir X5, F15, 50. dīzels, kurš ir ļoti izslavēts ar savām šālēm, ar visām dzinēju problēmām un tā tālāk. Viņam pat palikās 400 000 nobraukums. Jā. Ar oriģinālām šālēm. Pagājušajā ziemā nomainījām ķēdes tikai profilaktiski pēc, jo bijām jau šokā pie tāda nobraukuma. Dīlera izraksts bija 12 lapām, par katru sīkumu viss bija darīts pie dīlera eļļa, mainīt pa 6-7 tūkstošiem. Mēs mainījām tās ķēdes, viņas bija tur, ķēdes varbūt bija drusciņi pastiepušās, bet šāls viss bija kā jauns dzinējs, iekšā bija galīgi svaigs, tā kā, es saku, primārais viss ir eļas apkopēs. Un tu vari to mašīnu apkopt, cik tu forši gribi, bet ja iepriekšējais saimnieks viņu ir apkopis slikti, vai tā kā dīlers ir rekomendējis, tad nekas labs tur no tās mašīnas galā var nesanākt. Bet, ja nav tā oficiālā servisa vēsture, tad jau principā tu nezini, cik labi rūpējas tas saimnieks par to mašīnu. Jā. Tā kā... Pagad, labi, uzgāzējam kaulis, tas baigais toni šitā nesot. Paklausīsimies. Kā te jāsaliek sportā kaulī? Tā izējam ārā. Es palikšu tā kā gazončiks. Ķipa jābūt, jā? Davai. Viss teiks, jau šitam dzinējām nav kaut kas kārtībā. Tik daudz dūmu pie mīnusiem nevar būt. Tur jau turbīna beigta. Jā, pie tik daudz dūmu pie mīnus grādiem nemēdz būt. Man pat dīzels tā nekūp. Skatāmies nākamo testu, jā? Mēs skatāmies, bet braucam nākamo testu. Nākamo mēģinām ručku. 535. ir ručkā un arī pakaļ piedziņa kaulīt. Arī pakaļ piedziņa. Arī brauks ar šo to vai arī atteiksies? Nē, es negribu. Žēl, kad mēs vēl sākām video filmēt, žēl, ka Rapčuks nav. Viņš arī varētu pastāstīt, man liekas, par šito aparātu, kā viņam zvanīja, tas ir viens. Nereāli. Ko Artūrs vēl uzgāzās, ejam apskatīties. Par Arču. Mēs esam gatavi, Artūr. Gatrējam. Akra. Redzēju, kā eļļa pilārā. Visi teiks, tā jau bija eļļa, kas tur tecēja. Bet arī iespaidīgi, ne? Jā, ir vēl ko pielabot. Bet tam, man liekas, klusāks bija nekā šitā. Tuvāk stokam, Te ir taisnā izplūde, jā? Ko tu saki par taisnējām izplūdēm? Apskatēs ir bišķiņ grūtāk, jā. Tu mēģinām tālāk braukt, jā? Nē, aiziet. Kāpēc Kalvīts smaida? Šito es neesmu gaidījis. Te baigais stāsts ir, es meklēju mašīnas klientiem un es ieraugu šito. Šito beidz, var pabraukt priekš vispār. Tad viņam nav elektrīsiem, noteikti manuāli ir. Es pat arī manuāli. Manuel. Manuel, ko tu? Nē, brauc ar BMW nekad. Tas saprāt. Un izsolē meklēju mašīnas klientiem, ieraugu šito. Viņš bait nav, var bidot arī. Es Robim saku, zini, kā ir. Ja jūs viņu neņem, es viņu ņemu. Robs saka, parādi, paskatāmies. Ej, tu no šito taču jādod. Mēs nopērkam. Mums aģenta raksta, jūs tiešām gribat to mašīnu? Jā, gribam.
Viņi mēģināja mūs atrunāt, neņemt, jo nav garantija, neko nesola. Nopirkām, ielikām drīzumā, un tad sāk Robim bombīt. Tur viens, otrs, trešais, viens jau nokārtojas attālināt līzingu, to Man šito. brīd žēl, ka Robciks nav viņš Nu, izstāstījis. tas bija baigi, jā. Bet es jau godīgi dzirdēju, ko viņi nopirka ručku. Man likās, kāpēc ručku mēs nekad viņu nepārdosim. Ko tu domā, Kārlīt? Ratums ir šitais ručka? dzinējs ir ar ručku Kosmos. ļoti labs variants. Nu tāds, ja es būtu bagāts students, es noteikti jau tādu nopirkt. Tev laikam ar abām rokām jātur fūri, ja? Arī pakaļ pieciņu. Bet kādreiz tā kefs likās, wow, bet šitas ir ritiks interbīters. Es jūtos, nezinu, kāpēc ir viņā, vai ne? Ar to Nu, es saku, tonu. es esmu bagāto cilvēku interbīters. Jo. Jo dzinējiņš šitais ir labs. N55 vajadzētu būt. Nu, šitas ir tas zinājums, arī nenokaujamais. Nu, šīm ir visādas problēmas. Un tur bija divas paudzes. Pirmajās E-sērijās, ne, bet pēdējās E-sērijās bija N54, kuri bija ar labākām iekšām, nu, tur izturīgāks kloķens, drusciņi un tā tālāk. Viņam bija divas turbīnas. Šis bija N55, kam ir mazliet vājāks iekšas, bet ir labākas, lētākas Bošas prauslas, jo viņiem sāk nākt Boša vadība. Un līdz ar to tur ir lētākas kaut kādas lietas apkopēs, ja tu gribi. Vai ne? Tādam ikdienas cilvēkam šis ir labāks variants. Nevarēja saprast, ar turbīnu nošņācās vai tev bikšelēs. Godīgi teiks, arī ierāvās nedaudz. Jā, bet nu, pagaidu zvērņi mašīna, jā? Jā, Ļoti jaudīgs. Pat negaidīju, kad, nu, Džeki, es saprotu, kāpēc jūs zvanat, bet mums latviešiem šitīgi daudz naudas, lai pa interbīteru tā maksāt, jā? Jo, nu, nebija viņš ar nekāds lētais, bet, nu, baigais. Oi. Kā te jāsit ārā sajūst? Mēs braucam droši un pretislīd nav izslēgt. Jā. Koč to ko? Es? Jā. Es gaidu, parādīs pagriezienu vai ne, vai tas bembists vai ne. Pagaid, iepriekšējā braucienā es parādīju pagriezienu. Man liekas, ka jā. Nu, tāpēc man patīk Audi. Tik dīvaini braukt ar šitādu bembu un augt pa robiem ļoti. O šitam ir blaus, ne? Jā, nu viņiem visiem ir tas bypass, tā kā saucamais. Nu, Okay. Citi viņu uztaisa, oriģināli viņš ir iebūvēts, viņš ieplūdz trubā un tu viņu nedzirdi, bet Šitie ir izcēluši. šitie droši vien, ka ir kaut kur Šitam ir izcēluši. Jā. koniskais gaisa filtrs, ja kas arī uzstādīts. Jā, tā kāds ir noteikti jau pastrādājis. Tur ir tunings no kompānijas, es no galvas nepateikšu, bet vācu kompānija. Koniskais gaisa filtrs ir, manuprāt, citas sprauslas, taisnā izplūdē un vēl šis tas. Nu, rāda, kā ir šitam. Neko negriezīsim ārā. Rāda gaisu. Kur ir tas koniskais filtrs, ko tu solīji cilvēkiem? Nu, kas tad tas pa konisko filtru, bērni? Ko? Es biju domājis nopietnis. Apašā ir tas aizmirst, kā viņi sauc. Te jāpaņem vāks nost. Mašķeram, gan jau zināt. Man ir jāiegooglē internetā, kā es to bildi ieliku. Bez tā vārta viņš bija kā atnāk. Kas savādāks spols jau ir. Un vēl bija kaut kur rakstīts par to tuningu, kas tā ir firma, kas to darīja. Reku ir MST. Kādam kaut ko tas izsaka. Vārds firma. Jā, tā. Karoč, Kārlīt, uztaisīsim tā, kad nākamreiz būs tavs logo šeit iekšā, un tas būs Kārlīši. Ja kāds nopirks, uzdāvināšu Pops and Bangs. Bet tev, kad tu uzšipo vāju, tev vajadzētu kaut kādu parakstu kaut kur uz bloku, ne? Daudz jau Jāsdzies bildi. liek, jā. Es redzēju, kā tā kā Leica. Krievi, ne, bet tu Lietuvi Jā. liek virs uz pararatiem, jā. Ka es te Jā. bijis, un jā. Nākamais vāģis mums tika iemainīts 840D X drives. Es Kalvītim teicu, nedari to, un viņš teica, Niedriņ, nemīgs, Kristap, viss būs. Kas man liekas kupēja?
Es baidos no kupējas. Kupēja izskatās labi. Man pašam kupēja drausmīgi, kā nepatīk, bet jebkurš vāģis. Man pirmkārt tālu jāliecās pēc X, un otrkārt, ja es normāli piebīju beņķi, kā es gribu braukt, tad izskatās, ka es vidojas logu. Es neesmu no šitiem braucējiem, kas ieguļās gultā un skatās caur šķirbiņu, un tad, jā. Es redzēju arī tos jauniešus, ka lielos džipos arī ieguļās šitā, un tā liekas, draugs. Bet tāda arī pēr tādas. Jā. Tumšie jaunieši. Jā. Tie tumšie jaunieši, es arī zinu gaišos. Bet... Nu, ko tu saki, kupēji viegli pārdot, nav viegli, un ko tu saki, 840D, tas ir tas pats laikam motors, kas X5 nāk, piķorkas un visu pārējais. B57, jā, ar 2 turbīnām. 8. sērija vispār ir ļoti stilīga izskatā. Kam viņu var pielīdzināt vairāk piķorkai, vecai aizgājušai 6. sērijā vai kaut ko starp piķorku un semeri? Nu, viņš ir drusciņi lielāks par 6. sēriju. Es gribēju teikt, ka viņš ir 6. sērija plus. Bet, ja 6. sērijā Gran Turismo nāca 7. sērijas piekartā bija? Tas bija 5. Šitiem, ne, 6. arī nāca, ne? Nu, tu runā pa G vai F sēriju? G sērija? Jā. Nu, tur bija GT. daļas. GT. Nu, tādas, jā, tur bija daļas, kas bija liktas. Nebija tā, ka jo nebija visa piekara. Šitā nav tā tikpat labi braukšana. Es ja godīgi neesmu baigi braucis ar 8. sēriju. Un beidzot viņš izbrauks ar 8. sēriju. Jā, te gan es varu izbraukt. Es būšu tas tumšais jaunietis. Bet viņš diez būs no tiem jauniešiem, kas brauc šitā vai pie lodziņa, tā kā es, tāpēc skatāmies tālāk. Šito gan neuzsildījām dampi. Bet nekas. Prātīgi izbrauksim. Jā. BMW Nu redzi jau tas pirmais, ko es tev sāstīju ārā. Kur man jāliecās pēc tās jostas, ja es gribu piesprādzēt? Tas liekas aizmugurējiem sēdētājiem klēpī, un tad tu viņu daboni. Viennozīmīgi ļoti izskatīgs BMW 8. sērija izskatās dārgi, viņš ļoti izskatās dārgi, dārgāk nekā viņš maksā. Pie mums viņš ir 42 900 lētākais Baltijā 123 noskrējiens. Jaunietis iemainīja pret X5. Daudzi man rakstīja TikTokā, kad 8. sērija, kur tur latvietis vispār jaunietis var pacelt, gribat ticat, negribat neticēt, mums jaunietis viņu atveda. Negribu saukt konkurences vārdā, bet uz šitās ielas viena čiepa arī kā pirmo vārdu paņēma M4, tā kā nav tie jaunieši tik sūdīgi, viņi es pat teiktu gudrāk nekā pa veciem un pelna piķi daudz Tieši vairāk tā. nekā mēs te cīnoties ar kaut kādiem metāliem un vai kaut ko citu. Mūsdienās naudu pelna ar galvu. Jā, jo tur viņi treido, pērk, pārdod kaut ko internetā, apsēžās 2 stundas nomauc un normāli nopelna. Un tie visi, kas saka, jauniešiem nav naudas, nu bļiņi, tad jūs sūdīgi izaudzinājuši savu jaunieti. Negribās jau tā teikt, bet jā. Man ne? Nu, tā liekas. Nu, jā. Kristāla kloķis liekas, wow. Nē, es arī teikšu, neesmu bijis 8. sērijā. Man ļoti patīk tie dizainiski. Man jau iepriekšējā 6. sērija patikās. Kas F sērijā, viņai bija tāds nestandarta panelis un vispārējais. Šeit arī ļoti, ļoti skaisti viss ir. Atslēgas šitās te. Ko tu saki par šīm atslēgām? Šitās nav bijusi baigā pieredze, un es arī šī jautājumā uzskatu tā, ka no garaiša izbrauks vienreiz ar viņu. Kad ir tā opcija, ka tur izbrauc no garaiša ar to pultiņu un tā tālāk, tās visas ir opcijas, kuras baigi nav vajadzīgas. No autonomika laikam vēl iekšā. Nu jā, vienīgais varbūt, vai ne, bet tev viņi ir jāliek, jālādē vai jāmaina tur tās baterijas, kas ir papildus kaut kāda liekas problēmas, bet, protams, ja tu pērc tādu mašīnu, tad tādām lietām ir jābūt. Tā kā, braucam? Jū, dīzels. Dīzels. Gribu tev piebilst, mēs izbraucām tikko ar tādiem aparātiem, visiem bija skaņas, dažāds. Šitam, ja ieliek sportā, nebaidies, šitam ir X-drēvs un tiešām jauns rieps. Iepriekšējiem arī bija jauns. Bet arī ir tonis. Jā. Un, priekš dīzela, man liekas, pat forši, ne? Jā. Ja iesaistos cilvēks, varbūt, kurš tik baigi nezinātu, viņš neticētu, ka tas ir dīzels. Jā. Salonā viņš skan pat gandrīz labāk par to benzīnieku, to 540, par ko mēs braucām. Salonā. Es nezinu, kā ārā viņš skan vai ne, bet tāda... Mums bija iepriekšējais video aiz šī X5 G sērijas un F sērijas Robčiks ar Kalvīti, viņi salīdzināja.
Es teicu, ka F-sērija izskatās tāpat dārga, ja piebrauks Tinder randiņā ar F-sērijas, nevis G-sērijas, tāpat Čiep domās, ka tev daudz naudas. Jā. Ar šito, man liekas, piebrauks pie Tinder Čieps, viņa domās, tie miljonieri. Kaut kā tā varētu būt, ne? Ko tu taisi, bitcoins vai kriptovāru brokastīs. No sajūtas, kā braucās, labi, tik maz nobrauks, bet... Nē, labi braucās, viss ir, tā stūrīti. Zini, kas ir atšķirības starp to elektroauto, ka tu vari just, ka viņš ir bišķiņ vieglāks. Ja tu to stūri bišķi parausti, viņš... Tur tā baterija, vai ne? Tāpēc. Jā, jo šim droši vien pašmas ir kaut kāda tonu 900, var būt maksimums. Tad i4 ir 2-300 bez 10 kilogramiem. Tie 400 kilogramu tā ir... Rupjūrā sakot, pilna mašīna cilvēkiem, vai ne? Jā, protams. Tā piekara viņam ir ļoti forša, tam i4, bet to svaru drusciņu var just. Ieraudzīja gaismas, kā staigā, živ, pastāst, kāpēc BMS noņēma lāzerus, kur pazuda? Kāpēc palikās atkal ledi, bija ledi lāzeri un Primārais ir tāpēc, ka viņas ir ļoti dārgi uztaisīt tos lāzerus. Uzražot. Respektīvi, to galā samaksā cilvēks. Un sāk vienkārši arvien mazāk un mazāk viņus pirkt. Jo cilvēkiem par to ir jāsamaksā. Tas viens, otrs ir LED lukturi ir ļoti attīstījušies, ka tā gaismas intensitāte, tas pilgtums viņiem ir praktiski tieši tikpat spilgti kā lāzeri. Tad, kur ir ieguvums viņus pirkt tos lāzerus? Tikai dēļ tā, ka tev ir lāzeri. Jā. Bet ja notiek šaizi, lukturs, man liekas, maksā 10. Apmēram, jā. Jo neslēpšu, šim auto ir bijis negadījums 10 līdz 10 000, man liekas. Un Džeks arī notriec maziņu buku, ir bildes. BMW centrā Latvijā to remontēja bumpers un lukturs. Viņam lukturi, ka lika, BMW centrs lika ar otro reizi, jo viņam kā ielikt aizsvīts. Jo tā BMW man liekas baigās problēmas ar to svīšanu, ne? Ir, jā. Gan F-sērijas, gan visi tie lukturi kaut kādi vāji. Jā, ir lukturiem problēmas ar tām lietām, viņi diezgan maz izolēti. Un tik līdz veidojas kaut kāda mikroplaisa vai kaut kas tam līdzīgs, tā mitrums tiek iekšā ārā, viņš baigi netiek un tad tas veidojās. Tas ir viens F31, kas ir 3. sērijas. Viņiem bija baigi izteikt problēmu uz eņģeļa acīm, kad apdega tas gals tam optiskajam, kā viņu nosaukt, šķiedra, vai kā viņu nosauc, vai ne, un tad viņi palika dzeltena. Piemēram, ir dažreiz zīles redzēts, ka viena puse smuka balta eņģeļa acis, otrā pusē ir dzeltena. Tas ir no tā, ka tajā lukturī apdeg no leda karstuma tas galiņš, un viņš paliekās tāds dzeltenīgs. Tad jātais vaļā lukturs, jāmaina, tas viss ir atkal papildus izdevums. Nav piespied līdz tam 100, tā kā mēs testējam. Nav tāds rāviens noteikti, tā kā... Jā, liekas, salīdzinājumam būtu tā, ka tu iepriekš brauc ar 3 litrīgu dīzeli, tagad iekāp mammas pasātā 1.6 dīzeli. 1.4 TSI, jā. Jā, bet ikdienas braukšanai pilnīgi pietiekās. Es domāju, ka noteikti arī tas elektro, tur līdz tam 100 tev uzrauj ātri, bet kā tu saki, kad pierod, tu nemaz negribi vairs tā skriet un ieslēdz to eko režīmu, ne? Jo šitam āģim vai jebkuram bembim ieslēdzot eko režīmu, tu izgriez nevis no luksusforu krustājuma, bet no parastu krustājuma, tev bišķīt jāpasteidzās, lai satiksmi nekavētu, ja? Un tur uzreiz ir problēmas. Jā, mēs salīdzinājām, tam elektroauto Eco Pro režīmā viņš gāja labāk par 535 dīzeli, kas ir F-sērijā. Sportā! Sportā. Tā kā, tur pilnīgi pietiek. Tur arī drusciņi savādāk visi tie algoritmi, kā strādā. Šī gadījumā viņš beig mēģina taupīt degvielu. Elektroauto atkal ir tas, kad tu ieskrienies, bet tajā brīdī, kad tu bremzē vai atliet gāzi, viņš to visu, ko tu tā kā patērēji, sadzen atpakaļ baterijā. Jā, bet tas tev man, piemēram, ar kaitina, jo ar Teslu nobraucu Vācijā nemelošu kaut kādus 40 līdz 50 kilometrus, un tajā ceļa posmā nereiz pats nepiespied bremžu pedāli. Viņš visu laiku tā apremzējās ar to motoru. Tur ir opcijas, ja Teslai, piemēram, es nezinu tiešām pa Tesla, varbūt, ka tur ir izņēmumi, bet ir divas opcijas, ir vienkārši drive braukšana un ir braking. Tas ir viena pedāļa braukšana, respektīvi, ja tu atlaidi gāzi, viņš uzreiz strauji bremzē. Jā, tā man bija. Jā, un šitam elektroautom, manam BMW-im, var uzlikt gan tā, gan arī tā.
Un, ja tu ieliec vienkārši draivā, tad, piemēram, ja tu atlaid gāzi, viņš lādē baterijai apakaļ tieši tik daudz, lai viņš uzturētu siltumu, lai pietiktu gaismām un visam pārējam. Nu, un vairāk viņš viņu nelādē. Tik līdz piespied mazliet bremzes, tā viņš sāk dzīt atpakaļ. Un viņš Principā darbojas plus mīnus tā kā kruīzs, ja? Jā, un viņš var atdot apakaļ baterijā uzreiz līdz 195 kW bremzējot. Nu, ko nebremzē ar bremzēm ar disku, bet ar elektromotoriem. Un tad ir tā, ka, piemēram, tu brauc, tev 3 fūras priekšā, viena aiz otras, tev vidējais patēriņš tur ir, pieņemsim, 20 kWh. Tu viņu apdzen tai mašīnām aizlien garām, tev ir kaut kāda 21 kWh jau, tas vidējais uzkāps. Un kamēr tu aizirpinies apakaļ līdz tam normālajam braukšanas ātrumam, tev ir nokrities atkal līdz tam 20 kWh. Respektīvi, nekas tev baigi nepaliek. Tādam benzīnam vai dīzelim tev ir jābremzē, kaut kur tas patēriņš tur arī paliek. Jā. Es ceru, ka tu saprati. Nē, tur pavisam vienkārši. Es ceru, ka skatītāji saprat. Tur nekas sarežģīts nav. Jā. Bet, kā tev šķiet, nākotne attīstās tāpat, tie elektrovāģi paliek vairāk hibrīdi. Skaties jau sporta autiņos ar dzinēju, benzīnu dzinēju. Man liekas, ka nāk arī pat hibrīdi visādi pribambas iekšā. Tas laikam ķipā, lai CO2 samazinātu, vai arī viņiem liek vairs nevar bez. Tas ir gan atkarībā, kas par mašīnu, bet primāri tas hibrīdu variants ir viens no labākajiem veidiem, kā samazināt CO izmešus un tādas lietas. Un otrs pātrināt startu, ne? Jā. Jo, man liekas, ka jaunajā mašīnā pat gandrīz visām nāk tas multihibrīds, tas MHEV, kas ir, vai ne? Arī tam manam Audi bija, kam ir 48 voltu baterija un kārbā iekšā maziņš ģenerators un motors. Un, respektīvi, viņš arī darbojas tāpatās, ka tu brauc, pātrinies, tad viņš neko nedara, piepalīdz mašīnai, un tad, kad tu bremzē, tad viņš sākumā pielādē apakaļ to 48 voltu bateriju. Tādā veidā arī dabūna kaut kāda ekonomija. Saudi īstenībā bija arī ļoti pārsteidzoši ekonomisks, ja es braucu no Tukuma. Cik ir ekonomisks? Zem 10 litriem noteikti? Tur mierīgi. Tur bija tā, kad es braucu no Tukuma uz Rīgu, izbraukāju Rīgu, parastā darba dienā, atbraucu apakaļ, un man vidējais patēriņš, tā gan bija vasara kaut kāda, bija 5,2, 5,3, 3 litrīs dīzels quattro. Neticās. Vai ne? Kad tas multihibrīds, viņam ir pat tāda opcija. Bet tev nebija plugins? Viņš ir vienkārši mild hibrīds, vai ne? Un braucot, piemēram, no Tukuma lejā pie lidostas kalns, vai ne? Braucot 95 kaut kādu, viņš noslāpst. Viņš noripinās līdz kalnam lejā. Tur nepaliks man? Nē, viss tur darbojas. Vienkārši es redzu, ka tahometrs nokrīt, vai ne? Pie kalna lejas viņš atkal piedarbinās un brauc tālāk. Un tu pats neko nejūti, tikai redz, ka tas tahometrs ir noslāpējies. Tā kā dzinējs noslāpst. Dzinējiem tas, protams, baigi labi nav, jo tev uzreiz eļas spiedieni nokrītās, ka tev atkal viņš darbinās, un tur mēs atgriežamies atkal pie apkopēm, ka tāds dzinējs ar 30,000 eļas apkopēm aizmirst nestrādās. Tur ir tikai 7-8 tūkstoši, kā es arī visām iepriekšējām mašīnām esmu mainījis, un tad tur arī viss būs kārtībā. Tātad, Kārlīt. Ko apsavilkums? Esam atkal Auto 2000 studijā. Mīkstajos krēslos. Jā, šitie krēsli izdzīvoja arī baigo ekspedīciju. Arī varat apskatīties iepriekšējo sēriju. Mēs tādā putenī ar AM Kārs filmējam, ka ak, Dievs! Likās, ak, Dievs, bet mēs nepadevāmies. Kalvīts minēja, vai mēs pieminējām, ka tas ir 50. Man liekas, ka jā. Mēs pieminējām, jā. Ka 50. Tas arī īstenībā bija viens no faktoriem, kāpēc es nopirku, jo 50. ir tikai pilnpiedziņā. Okay. Tie, kas ir, tagad jaunais facelifts ir 60. Viņam ir vēl pa 50 zirgiem vairāk, bet man liekas, nevajag tos 50 zirgus vairāk. Jā, Latvijā noteikti vairāk nevajag. Tie, kas ir 40. Tie ir tikai pakaļpiedziņa, viņiem tikai aizmugurējais elektromotors. Viņi ir varbūt mazliet ekonomiskāki uz elektrības patēriņu, jo nav jāvelkts priekšējais dzinējs, bet tā ir pakaļpiedziņa. Šādos ziemas apstākļos. Atvaino, ka pārtrauc, vispār nesaprotu, kāpēc cilvēks ziemas sapurs, ja šitā te viņas āsā. Man viņi vispār nav vajadzīgi. Bet, labi, mēs iztestējām 1, 2, 3, 4 aparātus, laikam, jā. Viennozīmīgi, ka tu slavēsi noteikti savu. Tas ir... Nē, negluži. Ir katram kaut kādi savi plusi un mīnusi, un jāsaprot, ka tu, ja tu, piemēram, dzīvo pilsētā daudz stāvu mājā,
Tu nevari atļauties uzturēt elektroauto, tev viņi nebūs vienkārši kur lādēt. Ja tu viņu lādēsi katru dienu publiskajās uzlādes stacijās, tas iegūms būs, bet tur nebūs īsti jēgas. Varbūt tad, ja tu dzīvo dzīvoklī un lādē ātrajās uzlādēs, jāuztais, ka līdz 50% tu tikai lādē to bateriju. Tam jau nav nozīmes baigi. Jo man bija viens klients, kas teica, es tikai lēnējās uzlādēs lādēju, labi, tas ir plus. Bet viens atkal teica, ka ātrajās, bet līdz 50, tikai līdz pusē. Tam nav baigā nozīme. Ja tu mauc tajā ātrajā, viņš tad viņš tāpatās, tieši tā. Man liekas, arī lielākai daļai elektroauto, vismaz Audi, BMW un visiem citiem ir garantija baterija 8 gadi. Šim vismaz ir 8 gadi vai 160 000. Tad, ja arī pat tai baterijai kaut kas notiekās vai viņa izbeidzās, tu dabūs jaunu. Sliktākā gadījumā tā baterija maksā jauna apmēram 10 000. Tad jāsalīdzina, ja jūs... Nav maz. Nav maz, bet ja tev jāsalīdzina tādai 8. sērijai, ja tev izbeigsies dzinējs ar šālēm, tev tur būs tāpat 7-8 tūkstoši vai ne, vismaz. Tad nekāda baigā atšķirība nav. Runājot par visiem šiem 4 autiņiem, es laikam dodu vizuālu priekšroku 8. sērijai, bet ja viņai būtu 4 durvis, bet tik un tā viņa ir stilīgs aparāts. Nenoliekšu, ka man arī 4. sērijas patīk ļoti, it īpaši šitādā izpildījumā, ka ir krāsa, arī interesanti ir tas dizains, ja? Tas arī tikai elektro nāk vai arī parastiem? Parastiem nāk? Parastiem nāk, tā kā ventilējums. Teikšu tā, no visiem 4 aparātiem, ja es tagad būtu pavārs un man būtu jāņem kredīts, kurus ņemtu. Ja es dzīvotu privātu mājām, man būtu neto sistēmas ņemtu elektro noteikti, jo pavāram nav jābrauc nekur tālu, viņš brauc pa pilsētu. Ja es dzīvotu viens, man nebūtu ģimene, arī noteikti 8. sērija, 2 durvis, tur vairāk arī cilvēki nevar iekāpt, tavu mīļotā no Tinder un tu. Ja es būtu jaunietis 20 gados, ar piķi, tā es ņemtu 540, bet ja es būtu jaunietis, kas tikko nolicis tiesības, ņemtu ručkā. Jo viņš varētu ātri pakāst. Un kaut kā tā es laikam saliku uz ātro. Ko tu saki, tad beigās tavs favorīts no visam šiem? Ir jāizvērtē prioritātes. Ja tu gribi tiešām dzīvot viens ar savu draudzeni, divatā, vai ne? Un tev jāizbrauc ir piekdienas vakarā uz kino. Tad 8. sērija, ja tev ir jau kaut kāda ģimene vai privāta māja un tev diezgan daudz sanāk braukt pa pilsētu un tomēr tev patīk tās visas ekstras, ka iekāp mašīnā un ir silts uzreiz un visas jaunās tehnoloģijas, labi, 8. sērija arī droši vien kaut kas tas pats vien būs, bet noteikti otrais būtu šis. Tad īsti atšķirības starp to 8. sēriju un 540, G sēriju nesaskatu, tāpēc es varbūt viņu liktu pēc ručkas, jo tas ir nākamais, tā kā zemākais slieksnis, bet tas, kurā izbaudīt, kā tā mašīna brauc, kā viņa iet un izbaudīt mašīnu. Jo šajos gadījumos, tev tur uzrāviens vai atkal kaut kāds komforts, tur ir ručka, tu jūti to mašīnu citādāk un tā kā pirmā vietā es liktu 8. sēriju, otrajā šo, trešajā 535. ručku. Bija 3. un 4. bija 540. Tad 540. Jā. Nav slikta mašīna, ļoti laba mašīna, bet... Vizuāli, man liekas, vispār ir krute. Nebūtu te tas 8. kas ir tāda... ārpus līgas. Tā arī varētu teikt. Es domāju, kā to noformulēt. Tā arī viņš ir. Ja skatās, viņi ir ārpus līgas, jo tad tas 540. noteikti arī izceltos. Bet es ceru, man liekas, labi, kaut ko vēl piebilst. Nezinu, ja tev ir kādi interesējoši jautājumi. Nē, man liekas, ka diezgan daudz pastāstījām. Es ceru, ka jūs uzzinājāt arī kaut ko. Man jāsaka liels paldies, ka tu atnāc, Kārlīt. Es ceru, ka šis video kādam noderēs. Es ceru, tavi ieteikumi varbūt noderēs. Cik mēs mācējām pasteigt, cik tu pateici. Es ceru, ka visvairāk uz ko es ceru, ka neveidosies pie tevis rinda dēļ šī video. Kad mums būs prioritāte tomēr, jo citreiz, kad kāds noskatās un tiešām saprot, ka
rokas aug no īstās vietas, tad, man liekas, tam cilvēkam īsti nevajag reklāmu, ka tā dzīvā rinda visu laiku. Jā, tur, vai es ne? baigi nereklamējos, ja man darba pietiek un pāri paliek. Tā kā, bet es tāpat nekautrēšos un ieteikšu tev, ja kāds tiešām čakarējās ar, labi pārtraukšu, ja kāds tiešām čakarējās ar Latvijā, ar elektroniku BMW tikai pie Kārla, bet iedomājos tagad, cik ir tālākā vieta, no kurienes tev ir atrasts Vāģis? No Ventspils noteikti ir. Jā, es domāju, vai Tallina vai vēl kaut kur ir bijis tālāk. Wow, pat ārpus LV. Jā. Izstāstīšu Tallinas gadījumu, ja interesē. Jā, noteikti. Nav par BMW. Nav beigas sērijā, neslēdz vēl prom. Jā, Igaunijā ir tāds likums, ka nevar piereģistrēt mašīnu, kurai ir lielāks nobraukums nekā citur ārvalstīs kaut kur ir reģistrēta. Respektīvi, cilvēks bija nopircis 17. vai 18. gadu Škodu, viņš atbrauc uz to viņu CSDD, grib piereģistrēt, viņi saka, nevaram. Mums kur rādās, tev ir 168,000, kaut kur rādās 188. Visticamāk, kāds ir sajaucis, jo nevar, vai ne? Mums ir tādi arī gadījumi bijuši pat centrā, kad kļūdas pēc pat Vācu laukos. Varat apstīties arī viens bembīts trojka stāv, kur ir bordatorā ielikts, kā ir ķipā izskatās, ka kruķīs nobraukums, bet es domāju, tu džek uz ātro. Bet es atvainojos. Jā, un viņš man zvanīja, vienkārši prasīja, jo Igaunijā to neviens nedara. Nekruķīs spidometrus, rupi sakot, vai ne? Jo mēs arī Latvijā nedaram, bet vienkārši ir opcija tāda, kad ir jāpaliek lielāks. Tas nobraukums. Es saprotu, tu nekruķīji paši kā spidometrus, tu viņam palīdzēji, lai izskatās displejā vairāk kā, viņam bija jāpiedzen uz augšu. Tā kā uz augšu jau to var izdarīt, un tas nav nekāds noziegums vai kaut kā tam līdzīgi, vai ne? Un tas bija vienīgais variants, un viņš no Tallinas brauca, lai varētu piereģistrēt mašīnu. Vai arī otrs variants, viņam vajadzēja no Tallinas uz Rīgu. Rēķina 20,000, lai nobrauktu. Diezgan trips. Vai arī jāpaceļ uz pacēlā, jāieliek pirmajā un... Jā, tad arī būs ilgi, vai ne? Bet ir daudz vēl visādi gadījumi. Pa nestandarta jautājumiem tad var zvanīt. Jāņa Kugu var izstāstīt, kā viņam gāja. Dobels Jāņa. Kura tā bija? Elektriskā Kuga. Jā, bija man arī viens cilvēks nopircis elektrisko Kugu, 23. gada kaut kādu. Un bija demo mašīna, bija iebraukusi dīķī vai kaut kur bija noslīcināta. Viņš tā mašīnu nopirka vēl vienu donoru, praktiski visu mašīnu pārlika uz to, kas ir noslīkusi, un visa mašīna darbojas, nelādē akumulātoru. Viņai arī ir tā pati 48 volt baterijas sistēma, un nelādē. Aizbrauc pie dīlera, dīlers tur ir uztaisījis diagnostiku, nomainījuši ģeneratoru, tur sprieguma regulators, visu kaut ko. Netiek galā. Tām pie dīlera ir tāpatās 1600 vai 2000 eiro. Neko saka cilvēkam, mēs netiekam galā. Protams, jāsamaksā tāpat ir. Un viņš zvana man, vai es nevaru paņemt paskatīties no mašīnu. Es paņēmu, paskatījos ar savu diagnostiku, kas pat nav varbūt oriģinālā tajā brīdī. Es uzreiz sapratu, kad ir vienkārši nobeigusies tā 48 volt baterija, kuru vienīgo viņš nav nomainījis visā mašīnā. Pasūtījām no Lietuvas pa 250 eiro jaunu bateriju, uzlikām, pieprogrammējām, pierakstījām, mašīna aizgāja. Izmaksas 300 eiro. Tā kā tā. Jā. Es teikšu paldies, kad atnāci. Vienmēr laipni. Kad palīdz mums un uz sadarbību. Labākais autoplats Tukumā. Paldies! Šeit pērk jau kuru? Trešo? Tā sanāk, kaut kā tā. Bet paldies, ka tu seko mums, ielaiko, subscribo. Kā jau mēs ar Kalvītu minējām, uz priekšu mums būs atkal Vācu lauka epizodu. Un Auto 2000 pirks pilnīgi nulīt Mercedesu. Būs labs kontents, turpin skatīties, kā jau minēju. Paldies, ka jau tu skaties. Un žēl tie džeki, kas aizslēdz prom, kuriem neinteresē BMW. Bet ja interesē BMW, tad tu jau zini. Pie šī kunga griezies, ja ir kādi jautājumi. Nezinu, vai viņš pieņem attālinātu zvanu, domāju, viņam laikus to nav, tad viņam vajag to Skype. Tā kā tiem Skype'ā, starp citu, Skype's vairs nav, to arī jums jāzina, jo Kalvīts gribēja mums grupā pievienot kaut kādā Skype, es nezinu, kāpēc tā. Bet auto2000.lv pasūtīt auto, te ir auto arī Vācijas filiālē. Iečako kādu autiņu drīzumā, un, protams, mums ir liels klāsts arī uz vietas. Un, ja tu vēlies ievietot pie mums komisijā, to arī var izdarīt. Un mēs tev viegli pārdosim auto, jo mums ir, man liekas, kad laba aura šeit.
ja tā var teikt. Pozitīvi cilvēki un labi. Paldies, ka skatījies uz tikšanos nākamreiz. Un par cepuri, jā, man patīk šitā nesā.